Šodien ārā diezgan liels vējš. Savulaik te ir uzlikta diezgan tāda nopietna signalizācijas sistēma. Tādu jau esmu redzējis. Vats aizvilkts uz kapotas slēdzi un uz aizdedzi. Tad vēl iet iekšā šeit vadi vesela kaudze. Nopietni. To visu ņemšu nost, jo tas tāpat nestrādāja, tāpēc arī bija ielikts parasts tumblers slēdzīts pie cimdi nodalījuma, apējot šo signalizāciju. Šeit tas viss bija šādi pievienots. Tā kā jāsaslēdz visas schēmas ir kā no rūpnīcas. Iekšā šeit arī signalizācijas vadi un ne tikai aiziet kur uz aizmuguri. Vēl šeit ir visādi papildus vadi un kaut kur augšā aiziet vēl gaismas diodi izraut, laikam te bijusi ir. Pulkstenim te kaut kas karājās. Tāda šitien te ir nogriezts nost, pielikts pie dzeltenā. Tad te vēl ir kaut kāds relējs. Kur vēl tā siģene nāk iekšā. Šis viss ir jāsavieno kā ir. Jā, pareizi, te vēl ir kaut kāds pīkstulis pie pagrieziena relēja. Tas ir jāārda nost. Tā mašīna nekad normāli nestrādās, ar šitas viss te gļučīs. Dīvainas stūres, sākumā domāju, ka te ir kaut kādi caurumi defekti tajā stūrē, ka izolēna satīta virsū, bet nē, te vienkārši ir uztīta izolēna, un ne tikai šeit, vēl arī šeit kaut gan tipa ķūnings. Visi nevajadzīgie vadi noravēti nost. Šādi te kaudzīti sakrājusies ar viņiem. Vadus salodēju, kas bija lodējams, izolēju, kas bija izolējams, kur bija bojāta izolācija, lai pievienot citu vadu. Tā kā šeit varēs visu likt kopā, bet pagaidām vēl nelikšu, kamēr netikšu galā ar apsildes krāsniņu, tāpēc, ka šeit arī vadi ir šādi. Un principā tur bija pašā krāsniņā savienoti pat taisnā bez rezistora, tā tad sanāk viens no tiem ātrumiem likvidēts un arī vadi dīvaini saslēgti. Grīda šāda. Ir tās vietas, kur ir ilgstoši bijis slapjums, tad ir rūsa. Šeit bija pacēlēs augšā. Vibroizolācija bija pacēlēsies. Un te vispār nekā krimināla nav. To visu vajadzēs droši vien jau, ka nākamgad izplēst ārā to vibroizolāciju, visu ar kaut kādiem rūsas pārveidotājiem pāriet un ar pinzeli, ar kaut kādu gruntskrāsu visu pieliet. Te ir kaut kas melns uzpūsts, nezinu, vai to ir kāds no īpašniekiem pūdzis, vai tas no rūpnīcas. No šitie kā mačalkas ir pievilkušies sevišķi šeit, var ļoti labi redzēt. Viss labs tek. Tas pats bija arī priekšējo daļu ar grīdu. Šī ir tā kā tunelis, un tas ir aizmugurējā daļa. Ap priekšējo daļu es maisiņā izgrebu ārā. Viss maisiņā. Šis ir otrs viens jau misas, te arī viss ir slapši. Un tas slapjums arī to rūsu tur ir saveidojis. Nebūtu tā slapjuma, tad tur nekādas rūsas arī visdrīzāk nebūtu. Bet, jāmet, un te nekas nav. Un tas ir pats galvenais.
Lai noņemtu vakumņiku, nācās arī šito visu būšanu skrūvēt nost, tāpēc, ka šeit apakšā ir uzgrieznes no iekšas. Un viņam klāt nevar tikt ar kardānu, jo traucē sajūgu šitā te caurula. Nebūtu šitās sajūga caurulas, te varētu kardānu mierīgi tikt klāt un noskrūvēt. Bet, nu, nācās ņemt nost, bet nav ļaunuma bez labuma, jo tagad varēšu vismaz arī pieregulēt stūras reduktoru, tā kā tomēr ir neliela brīvkustība, un pie reizes arī pastīšos, vai tur vispār eļļa ir iekšā. Tas mezgls, ar ko tu neesi ticis galā, neesi vai nu samainījis vai saremontējis, pēc tam liek par sevi manīt atkal. Šitās gumijas caurules, kas savieno galveno cilindru ar bačaku, no iekšpuses uzburbušas un nelaiž cauri šķidrumu. Viena laiž bišķiņu, otra praktiski nemaz nelaiž. Tā, kad sāk pūst ar muti gaisu iekšā, tad pavarās vaļā, bet nu, tur diezgan spēcīgi ir jāpūš. Tā kā tās ir jāmaina. Man viņas pat bija iekļautas Lienas ielas pasūtījumā un uz vietas veikalā viņas bija, bet tā kā man pietrūks skaidrs naudas, jo es nezināju, cik ņemt līdzi, soķņu paņēmu līdzi un tā bija pa maz. Kopējais pasūtījums bija 170, salasīja pa kapēkām vēl 20 un paņēmu to pašu galvenāko, ko vajag. Bet šitās te caurules kopā ar priekšējiem lukturiem vēl daudzām pozīcijām palika pagaidām veikalā, tās tā nākamā nedēļa aizbraukšu savākt. Galveno bremžu cilindru nomainīju, bačoks uzlikts ir vesels, viss iztīrīts, bet nu izskatās, ka šis viss process ievilksies, jo nu šeit pa labam vajadzētu mainīt arī bremžu disku, kura maiņa nav tas vienkāršākais variants. Pirmkārt jau te viss ir jāatskrūvē vaļā, vēl tas viss ir jāizjauc. Tā kā darbs ir zināms, tas zina, ka tas galīgi nav vienkārši. Nu, protams, skatē, bet šito arī būs divnieks. Nu, labi, kaut arī divnieks dabūt, tikai vienīgais, pa kur laiks to vispēc tam remontēšu. Labi, šitien vēl galīgi slikti nav, bet principā sliktums jau sākās, tie jau pūst ārā, bet pagaidām tas diži daudz neko neietekmē. Bet, nu jā, ar bremžu cilindriem, bremžu suportiem gan ir problēma. Šeit apakšā ielūza nipeles. Viņu karsēja pirms tam jau sākumā veida 40, saprat, ka neies, pēc tam karsēja, ilgi karsēja, minūtes 25 vismaz. Karsēja, dzēsēja, bišķi sakustējās, bet, nu, tomēr novērpās. Tā kā, ja viņu šādā veidā tev uz vietas ārā nevarēja dabūt, tad
to, kas tur ielūzis, to ir tik nedabūstēt uz vietas ārā. Un var jau redzēt, ka arī paši virzuri ir ierūsējuši, tā kā te visdrīzāk būs jāmaina paši supporti. Tas nozīmē, ka viss te jājauc nost. Un ne tikai šajā pusē, bet droši vien arī kreisajā pusē, un pa kur laikus to darīšu. Šobrīd man rodās šaubas, ka es šogad to mašīnu braukšu. Šodien tagad sāk jau līt lietas. Smidzinā pagaidām, bet tāpat jau nekāds vairāk darbs te arī nesanāk pa lielam, jo supportu pagaidām nav. Nākamā nedēļa tad jābrauc ir visdrīzāk jau uz Lienas ieelpu tos pašus fenokus, kaut vai labāk strādājuši fenokus nekā ierūsējis oriģinālais vai kas nu te stāv. Pa bremžu diskiem, jā, tas sūdīgi ir, jo tagad es viņus ne pirkt gribu, ne arī mainīt. Pats galvenais, ka es viņus mainīt negribu. Otrā pusē noteikti būs tas pats, tur es vēl neesmu skatījies. Noteikti tas pats tur arī ir. Tā kā pagaidam tā. Un vēl droši vien problēma būs ar aizmugurējām bremzēm. Tagad mainu riteņus un domāju pie reizes noņemt no strumuli, paskatīties, kas tur ar lokiem, kas tur ar darba cilindru. Darba cilindru man nopirkt jauni. Pie reizes varētu arī nomainīt. Bet, protams, strumuls nost nenāk, tā kā šeit ir tā kā tāda kniedi ir uzrūsējis viss. Tie tilti, kas man bija, un arī sarkanē ņivai, es viņus pa gabaliem ņēmu nost, jo tur varianti vispār nebija. Un laikam no viena tilta arī nācās viņu pa gabaliem ņemt nost, jo šajā vietā tā viņš uzpūst virsū, kad te pat saurbjot, un mēģinot mēs vēl izsist, viņš pat vēl nenāk nost. Viņu tā pa riktīgam atbrīvot, tad viņš tikai nāk nost. Trumuls pats ir kaut kad bijis nesen pat jauns mainīts, bet jā, tas problēma tā kā, kad neatrisina. Tagad es te laikam arī vairs nelīdīšu dziļāk iekšā, likšu virsū riteni, un tad jau redzēšu, bet, kā jau pieredze rāda, tad ar tiem posmiem, ar tiem mezgliem, ar ko netiek līdz galam galā, pēc tam nāks tik un tā strādāt. Jācer vismaz, ka strādās tik daudz, lai var aizbraukt uz skati. Jebkurā gadījumā rokas bremzes strādā pat diezgan labi. Lēnam ripinoties, kas sāk viņu raut, tad mašīna stājās, vismaz kaut kas strādā. Neticu brīnumiem, visdrīzāk jau būs, tur arī viss jāmaina. Tad viss ir monolīti iepūs un stienas ir daļai pārūsējis. Tā kā te tikai maiņa. Lai turpinātu ņivas reanimēšanu, ir iegādāta porcija ar detaļām, kas tuvākajā laikā nepieciešama. Pats svarīgākais man bija šīs te divas caurules priekš bremzēm, kuras nāk no bremžu bačaka uz galveno cilindru. Pie reizes paņēmu arī trešo priekš sajūga, jo droši vien arī tur nekas labāks nebūs. Pagaidām strādā, bet tā kā nāksies gaisot, iespējams, kad vairs nestrādās, jo šīs te vecās, viņas no iekšpuses ir uzburbušas, un viņas tā kā vārsts darbojās. Ja pūš ar spēku, tad iet cauri, bet paštec netek. Tā kā varianti citi nav, kā tikai mainīt. Pie reizes arī paņēmu šo te pludiņu korķi, tā kā man ir bojāta gumija, bet gumiju atsevišķi dabūt nevarēja, tad paņēmu visu korķi un arī sajūgam. Ir daudz sajūga un arī bremžu bačaki atsevišķi, bet nevienam nav veseli šie te korķi. Divas šīs te spuldītes ar cokoliem priekšu, apgaismojumu pie pārslēdzējiem krāsniņai, un arī divas pagrieziena lampiņas, lukturīši. Kaut gan izskatās, ka es laikam viņas nemaz ņivai neizmantošu, jo iepriekš, kas man ir bijuši, gan iepriekšam žigulim, gan sarkanai ņivai, ka liku klāt man izjuka, bija konstrukcija tāda, ka šī te dzeltenā daļa atdurās pret balto, un tur viņa tā kā ir pielīmēta, un tie juka ārā, jau skrūvējot klāt. Bet šie izskatās arī Krievijā ražo, bet izskatās, ka viņi ir tomēr labākas kvalitātes, jo šī dzeltenā daļa iet pāri baltai pamatnē, un tos es visdrīzāk atliekšu priekš žiguļa, ņivai paņemšu no krājumiem. Gribēju, lai divi vienādi veseli, jo krājumos viņi dažādi izbalējuši no lietotajiem, bet neko. Skatīšos pēc situācijas. Katrā ziņā detaļas nepieciešamās ir, tagad tikai ir jāliek klāt.
Šobrīd uz galda ir bardaks, tā kā vairāki darbi, var teikt, tiek darīti vienlaicīgi. Tieši šobrīd strādāju ar priekšējām bremzēm, ar stupicām. Jāsaliek stupicas, lai var uzstādīt, un tad attiecīgi arī bremžu suporti jāsaliek, lai to visu var salikt kopā. Ir nopirkti arī pēdējā pasūtījumā vēl materiāli. Šajā gadījumā tās ir bremžu priekšējās lokanās gumijas caurules, bet viņas šobrīd nemainīšu. Ja nebūs problēmas ar esošajām, kas jau ir pie mašīnas, tad viņas nemainīšu. Vismaz pagaidām šī ir aizmugurējā un 4 priekšējās. Šeit vēl ir vecās detaļas, no kurām kāda sīkuma būs vajadzīga, tieksim, kā šie sprosti priekš suportiem, lai turās rāmītī. Tā kā viss ir, un lieku kopā un uzstādu mašīnai. Daudz nefilmēšu, lai ietaupītu laiku, lai ātrāk to varētu izdarīt, jo ārā jau ir 0 grādi šodien, un pat vietā -1 bija no rīta. Lieku kopā priekšējos suportus. Jāieliek ir šis te darba cilindrs skavā, bet, lai to izdarītu, ir jāstrādā pēc principa darabotiķi piestrādāt. Gribēju teikt, ka izmantošu rūpnīcas tehnoloģiju, bet nē, rūpnīcas tehnoloģiju es neizmantošu, un šī rūpnīcas tehnoloģija motivators šajā gadījumā būs par maz. Var jau, protams, sameklēt lielāku, bet nē, to es neizmantošu. Šodien es izmantošu Santel lāzeri, lai piestrādātu darba cilindru. Viņš ķerās šeit sliedēs, tāpēc, ka izmēri nesapas, un tā ar viņiem ir. Ja gadās, ka sapas, tad tas ir liels brīnums. Lai saprastu, kuras vietas vajag piestrādāt, atzīmēju ar flomīti. Ne atzīmēju, bet nokrāsoju tie visi ar flomīti, un tad atstāju, bāžot viņu kopā, sabāžot, paliek atzīmes, kurā vietā ķerās. Vēl viens moments, ja ir vajadzība mainīt priekšējos darba cilindrus, tad noteikti vajag saglabāt vai no vecajiem, ja tur tādi ir. Ja nebūs, tad visdrīzāk labi bremzes nestrādās, viņas var izmaukties ārā, neskatoties uz to, ka iekšā dabūt ir diezgan liels problēmas bez Santel lāzera vai motivatora. Bet šeit ir tādi plunģerīši uz atsperi, kuri šeit sēž iekšā un pēc tam iet atbildes daļā. Šeit augšā atbildes daļa ir. Un viņš nofiksējās. Jaunus tādus nevienā veikalā neredzēju, par laimi man saglabājās vecie. Protams, ka var uztaisīt arī no rokas ar Santel lāzeru, viņus var izlāzerēt, teiksim tā, vienīgi atsparītas, tad būtu jāsameklē kādas piemērotākas. Bet labāk, ja ir saglabājušies kaut no vecajiem suportiem ārā, viņi, protams, nāk diezgan grūti, bet tas ir izdarāms. Šī ir tā tehnoloģija, kas, diemžēl, Padomju un Krievijā ražotajām mašīnām ir standarts, kā jau minēja, rūpnīcas tehnoloģija, lai cik tas varbūt jocīgi neskanētu. Kaut kur jau brauc. Standartiņš. Karpeļus audzēt. Visdrīzāk jau nevienam šitā informācija nebūs noderīga, tīri tikai izklaides nolūkos. Šitā konstrukcija ir no LPR galvenā cilindra jaunā, šitā no ordinālā tipa.
atšķirības var redzēt. Šeit ir urbumi un šķirums cirkulēt kā pa šīm te vietām. Šeit ar urbums cirkulē, manžetes stāv šeit zem manžetēm, urbumi atrodas, viņas paplēs nost. Vēl šeit ir tērauda šaiba, kur patreiz nav kaut kur susies, bet, nu, apmēram konstrukcija tāda. Atšķirība var redzēt. Šai konstrukcijai var it kā būtu jāstrādā, vienīgais nav tur tie urbumi, varbūt viņas arī nevajag, bet ar šo konstrukciju vispār nestrādāju. Tagad es savācu šādu konstrukciju tikai no labākajām daļām manžetes, no šejienes pārliku uz to. Vienīgais, kuru nevarēja nomainīt, tā ir šī te, jo tā ir specifiska. Pumpēties daudz maz pumpējās, bet nav tā kā jābūt tāpat. Tā kā jebkurā gadījumā pirkšu jaunu citu, bet tas, kad, jā, viņiem ir atšķirība, un kad šī konstrukcija vispār nestrādā. Varbūt viņas, nu, visdrīzāk jau uz citiem cilindriem strādā, varbūt šeit kaut kas nav, bet tā, spētot visus to komplektāciju, it kā jau tas pats vien ir. Ja, te vienīgais, vai šitie bleķīši atsprīdē, viņi dziļāk nāk virsū, tāpēc tie konus, viņas tieks var uzspiest, lai varētu noņemt nost samainījuši tās te manžetes, viņas norauj nost. Tad, bet, nu, tas neko te baigi būtiski nespēlē. Kārtējs pirkums no Lienas ielas, pats galvenais, ko man vajadzēja, ir galvenais bremžu cilindrs, oriģināls, lada un bez štuceriem un šīm te gumijām. Šitien ir tagad zagūškas ieliktas. Šitas maksā 3,8 veikala cena, protams, ar atlaidi viņš maksā kādi 30, ar kaut ko te 32 vai 31 ir kaut ko. Bet tie štuceri un gumijas man no tā LPR, kur šo jauns nestrādāja, tā kā vispār nekāda problēma. Konstrukcija viņiem, jā, šitiem oriģināliem viņiem tādas tā kā skrūves vadīklas nāk tādi pipši, kas te nāk iekšā un notur vietā tos virzuļus, lai viņi negrozās un viņiem tas gājiens ir. Tam LPR-am viņam no augšas nāk tāda bļodiņa ar tādu kājiņu. Nu, šitā konstrukcija noteikti daudz labāk. Nu, galvenais, lai viņš tāds strādātu. Tad vēl paņēmu relēju, kurš man nestrādā un citi īsti arī nav. Tie, kas ir no žiguļiem, viņi visi tādi nekādi. Nu, redzēs, kāds šitāds būs. Iespējams, arī būs tāds pats kā pārējie. Šotu, ko aizmugurēju paņēmu oriģinālo, jo nebespēju pārtaisīt. Jo priekšā man ir pārtaisīti uz jauno standartu pārmetināti gali. Tā kā nekas, šito jau var arī nopirkt oriģināli priekšējās aktuālākas. Un spoguļus paņēmu oriģinālos. Tagad kaut kā tiem T3 spoguļiem ir tā diezgan, kad viņas nemaz tik vienkārši dabūt nevar. Viens vienā veikalā, otrs otrā. Un tur vēl jauri, bet tas skrūju vieta ir, kā jūs darīs sarkanai ņivai. Sarkanai ņivai man tur apakšā ir 5 mm tāds plakandzēles iemetināts. Šitin ir oriģinālais. Un iespēja, ka viņš šitien te ļurkāsies. Varbūt arī nē. Bet, nu, tāpatās ir šitien te viens caurums jātaisa apakšā. Kaut kas samarēs tiešām nozīmē var ieskrūvēt augšā tad uz oriģinālajām vietām. Nu, tā pēda te jebkurā gadījumā būs lielāka nekā tiem T3 uz oriģinālajām durvīm. Ja vajadzēs, varēs vienmēr arī citus paņemt. Un vēl būs jāsamaina arī šitas komplekts sajūgu cilindriem, jo sajūgs tā augstajā laikā strādā visai neparedzami. Pēdējo reizi brauc, tā viņš paliek nospiestā stāvoklī, gan arī nāk jau atpakaļ, bet nu, tā diezgan kūtri. Tā kā tas arī viss ir jāmaina. Operatīvi sanāca sagādāt riteņus, nopirku Suzuki diskus, nopirku interkārā riepas un riepu garāžā to visu diezgan ātri samontēju un nobalansēju.
trumulis nonāca nost vieglāk nekā pat kreisajā pusē, bet visdrīzāk tāpēc, kad jau iepriekš, kad te bija skatījies, tad salēja viss ar VD40, un viņš bija atmiekšķējies. Izskatījās jau trakāk nekā kreisajā pusē, mēs iztīri visu to oksīdu ārā, un tad jau, oksīds arī diši daudz tur nebija. Cilindru es tādu samainīšu, bet bremzes šodien nebūs, tāpēc, ka jau pūšot ar breiklīneri, viņš sāka slāņoties nost. Tā kā loku nav, var teikt. Otrā pusē jau tas pats te jau arī viņš cilājās. Tā kā, jā, šodien bremzes nebūs. Vakarā pasūtīšu lokus, tad droši vien uz nākamo nedēļu tikai. Bremzes saliku, paspārņus ieliku, riteņi vietā. Tagad atliek tikai gaisot aizmugurējās bremzes. Un priekšā mainīt riteņus, bet jau ir cits skats pavisam. Pienācis laiks mainīt eļu. Un labi vien, ka pieķēros eļas maiņai, jo motora eļas korķis apakšā bija pirkstiem pieskrūvēts. Un iespējams braucot viņš varēja atskrūvēties, izkrist un visa eļa būtu izecējusi un motoram būtu čau.